Sestdienās Burtnieku jaunatnes centrā ap pusdienas laiku sākas īsta rosība. Jau pāris mēnešus vietējais amatnieks Jānis Sirmais un viņa sieva Inga aicina uz centru aktīvus bērnus un jauniešus, kas vēlas apgūt kādas jaunas rokdarbu prasmes. Pie Jāņa sestdien nāk ap 10 puišiem, kas mācās strādāt ar koku. Amatnieks stāsta, ka šī vairāk ir kā radošā darbnīca, ne pulciņš. Puiši paši izsaka savas vēlmes, ko vēlas iemācīties. Šobrīd visi darbojas ar dažādu figūru izzāģēšanu no saplākšņa. Tu zāģēs? Nu, zāģēs. Nāc te no šitās puses. Šitien te. Jaunatnes centrā stāsta, ka tieši sestdienas ir īstās šādu aktivitāšu rīkošanai, jo tad mājās atgriežas tie jaunieši, kas mācās citur. Apkārtnē ir lielāka rosība. Jauniešu centrs nav tikai jauniešiem, īpaši tādā lauku teritorijā. Tā ir māja, kur var nodarboties, atrast ar kaut ko nodarboties visi vecuma cilvēki. Jānis stāsta, ka darbs ar koku ir viņa sirdslieta un arī pats ar to aizrāvies jau bērnībā. Šādu skolotāju lomu gan uzņēmies pirmo reizi un esot interesanti. Idejas rodās darot, un arī tā pieredze rodas darot, vai ne? Un dažiem puišiem varbūt tās ir tās idejas, kas man pat nav ienācis prātā. Ne? Un līdz ar to pieredzes apmaiņa tā arī ir. 11-gadīgais Ričards veido vilcienu. Tam ir daudz sīku detaļu, to izzāģēšana prasa zināmu veiklību un arī pacietību, bet puisis stāsta, ka viņam šāda darbošanās ļoti patīk. Tētis vienu dienu tur pie omas taisīja no koka, un es pajautāju, vai viņš var mani iemācīt, un kā viņš man iemācīja, un tā man iepatikās no koka. Un tad uzzināja, ka šeit būs tas pulciņš, un tad tu arī izdomāji, ka nāk? Jā. Skolā jums arī tādas lietas mācās? Skolā arī mācā, un es eju arī pulciņā skolā. Savukārt 13 gadus vecais Roberts jau tagad zina, pēc pamatskolas beigšanas meklēs arvodu skolu, kurā māca kokapstrādi. Man ir tāda doma atvērt savu darbnīcu pašam. Brālim arī patīk strādāt ar koku, tad tādu savu kopējo darbnīcu. Jums tāds plāns jau ir, jā? Brālis par mani vecāks. Tad teica, ka palīdzētu man. Runājot par saviem audzēkņiem, Jānis novērojas, ka mūsdienu bērniem mēdz pietrūkt pacietības šādiem darbiem, jo tie jāveic precīzi, gala rezultātu nevar ieraudzīt uzreiz. Tomēr šādai aktivitātei un prasmēm ir arī zināma pievienotā vērtība. Tas ir arī matemātikas un ģeometrijas treniņš. Ir jāprēķina, teiksim, ja pašam ir kaut kāda doma, teiksim, tai pašai kastītei, lai tāpat kastīte ir jāprot uzzīmēt, vai ne, un tiem leņķiem ir jābūt precīziem. Nu jā, tas jau tā, tad viņi jau šeit būs jau kaut kāds pamats apguvuši, kad arī tas... Es ceru, ka tas viņiem, ka viņi to apgūs un arī, ka turpmākā dzīvē arī tas noderēs, teiksim, tā precizitāte un pacietība un nemest plintu uzreiz krūmos. Tām, ka šī bērniem ir labi iespēja apgūt ne tikai dažādas rokdarbus, bet attīstīt arī citas prasmes, piekrīt arī rokdarbu pasniedzēja Inga. Kastītes mēs locam, ir jābūt visam precīzi, ja tur ir 2 mm šķība, tad tur tā kaste neko nesanāk, viņa liek šķību. Tā mēs arī matemātiku bišķiņi nodarbojamies, dzīmējam paši tās schēmas. Kastītes arī paši, nevis dod jau izkopētu gatavu, bet pašas zīmē. Te ir dažām problēmas kvadrātus zīmēt, bet nekas. Te vismaz redz, kur ir jāizmanto ģeometrijas zināšanas. Ingas vadībā meitenes un nereti arī viņu mammas apgūst dažādus sevi interesējošus rokdarbus. Šobrīd aktuāli ir svētku kartiņu izšūšana. Turpmāk domās arī par filcēšanu un zīmēšanu. Šeit ir interesanti. Un var iemācīties visu kaut ko izšūt. Tu jau kaut ko tādu arī mācēji pirms tam? Jā. Mēs skolā agrāk taisījām visu kaut kādas izšuvām arī. Tad tas nav tev nekas tāds svešs, ja? Nu, un citus rokdarbus arī tu māki? Nu, jā. Nu, piemēram, ko tu māki? Adīt, pavisam drusciņu tamborēt. Inga atzīst, lai arī ģimenei visu dienu iznāk pavadīt prom no mājas, tas tomēr nav apgrūtinājums un sniedz gandarījumu. Laikam tā ir dabiska vēlme, ja tu kaut ko māki, un ja kādam tas interesē, kāpēc to neparādīt. Tā.
Pat es nevienam virsū nebāžos. Ja man cilvēki prasījuši, ka viņi to grib, tad es to varu parādīt. Vēl sestdienās šeit notiek arī fotokursi fotogrāfa Alekseja Koziņeca vadībā.